Sadaļā Caurlaides spiediet Jauna caurlaide. Izvēlieties atkritumu pakalpojumu grupu. Tad norādiet transporta līdzekļa reģistrācijas numuru, ar kuru tiks vēsti atkritumi. Varat izvēlēties jau esošu informāciju no autoparka vai ievadīt jaunu. Ievadiet auto reģistrācijas numuru. Šeit ir iespēja pievienot transporta līdzekli autoparkam, lai nākamreiz tas nebūtu jādara atkārtoti. Ja caurlaide ir nepieciešama konkrētam braucienu skaitam, izņemiet pazīmi no neierobežots braucienu skaits un ierakstiet braucienu skaitu. Pēc tam norādiet caurlaides termiņu. Jūs varat izvēlēties jau definētu periodu vai norādīt konkrētu laika periodu kalendārā. Tālāk jums jānorāda informācija par atkritumiem. To iespējams izdarīt, izmantojot izvērsto vai ātro meklēšanu. Izvērstā meklēšanā spiediet pievienot jaunu atkritumu klasi. Tad izvēlieties atkritumu izcelsmes veidu, atkritumu klases kodu, pakalpojumu veidu, getliņu kodu un novadu, no kura tiks vēsti atkritumi. Lūdzu, norādiet arī citu informāciju, ja tāda tiek pieprasīta caurlaides izveidošanas brīdī. Kad visa informācija ir ievadīta, spiediet uz Izveidot caurlaidi. Ja izvēlēsieties ātro meklēšanu, vispirms norādiet atkritumu klases kodu, getliņu kodu un novadu. Lūdzu, norādiet arī citu informāciju, ja tāda tiek pieprasīta caurlaides izveidošanas brīdī. Kad visa informācija ir ievadīta, spiediet uz Izveidot caurlaidi. Atcerieties, vienā caurlaides izveidošanas solī jūs varat izveidot vairākas caurlaides vienam transporta līdzeklim, pievienojot vairākas atkritumu klases un izveidot vairākas caurlaides.